Sveiki! Te Jūlija Puķe. Tātad šodienas video es izdomāju ļoti labu video. Tātad tikko izdomāju, tiešām nemaz nemeloju, kā es varētu parādīt, kā jūs varat uztaisīt hashtag Tumblr, hashtag fall, hashtag autumn, hashtag pretty, hashtag labas bildes. Rudenīgas bildes ārā, jā. Es īstenībā neko citu nevarētu piebilst, tad uz priekšu. Pirmā lieta, kas jums ir jāizdara, ir jāatrod ļoti labs apgaismojums. Kad jūs esat atraduši ļoti labu apgaismojumu, jums ir vajadzīga kamera. Kad dabūjiet ļoti labu kameru, tad jums ir tikai jāatrod kādu, kas jums nofotografētu bildi. Kad jūs atrodat ļoti labu cilvēku, kas jums nofotografēs bildi, tad ejiet uz labāko vietu, kur ir lapas. Vai kaut kas rudenīgs. Un tur arī jābūt labam apgaismojumam. Jā. Ja kas, mans labais, kas man fotografēs, ir šis cilvēks, kas tūlīt nāks. O, sveiki! Es nekad te neesmu bijusi. Kā jums klājas? Patiesībā esmu es. Bet pagaidiet, jums ir arī jāatrod, ko vilkt. Kad esat izdomājuši, ko vilksiet, ejiet ārā un taisiet fotosesiju. Es uztaisīju 2 fotosesijas, tāpēc redzēsim, kura jums labāk patiks. Pirmais klips ar manu miesas sargu. Oh my God, what happened? Oh my God, am I hurt? No, it's okay, I'm okay. Jūs taču nedomājat, ka es neparādīšu, kā jūs fotografētājiem jāfotografē jūs, tieši jūs? Es tagad vēl parādīšu. Novietojiet viņu tā, lai var redzēt arī jūs. Tātad, kad redz jūs šajā fotografijā, kad redz jūs paņemiet un noklikšķiniet. Bet pagad! Ko darīt, ja jums nav smuka seja, jūs prasat? Man personīgi šādas problēmas nav nekad radušās, bet ja jums nav smuka seja, tad paņemiet, aizklājiet to ar savu roku. Lūk, šādi. Lūk! Tagad es taisīšu bildi ar sevi. Bet, ja jums kāds traucē fotografēt, ejiet kaut kur citur, steigšus. Es, piemēram, atradu šo rudenīgo vietu. Un tagad mans palīgs, Aka, mana draudzene, uztaisīs bildi ar mani. Bet tagad es aizmirsu izlaist matus. Lūk, tā jau ir daudz labāk. Tāpēc jūs vienkārši šajā labi apgaismotajā vietā paņemiet, atveriet jūsu kameru. No sākuma es nofotografēšu šos skaistās lapas. Ja jūs gribat, lai jūsu lapas tā kā izskatās ļoti skaisti, es jums ieteiktu vienkārši viņas izveidot, uz lapas uzzīmēt un nofotografēt. Rudens lapas neizskatās skaisti, kaut kāds precīzs. Man vispār viens rudens. Šausmas. Reāli. Ja lapas nekristu man virsū, tad es eju pa ielu, tas būtu daudz labāk. Bet nē, neskrīt. Vispār, kāpēc vajag kaut kādas krāšņas lapas, Nevajag. Es ceru, ka jūs kaut ko ieguvāt no šī labā tutoriala, jo, manuprāt, ka esmu labs piemērs, jo manas Instagram bildes ir hashtag onpalīk. Un rudens bildes ir ļoti grūti nofotografēt, tāpēc, ka, kā jau es teicu, rudens ir ļoti pretīgs. Un vienkārši, pieņemsim, man labāk patīk, tagad ir dubļi, kā pavasarī, tagad ir dubļi, tagad ir reāli plūdi, vienkārši tas ir ļoti labi. Ja jūs nesapratat sarkasmu, tad tā ir jūsu problēma, ja kas, ja? Jā,
tas laikam viss šitam video. Paldies, ka viņi noskatījās. Neaizmirstam nospiest like, kā arī subscribe. Komentē apakšā video idejas, ja man nav ideju.